Labdien! Mani sauc Jānis Goldsteins. Es esmu Berriks darba aizsardzības koordinators. Darba aizsardzību es sāku studēt Latvijas Universitātē pirms 10 gadiem. Studijas ilga 3 gadus, un pēc tam es sāku strādāt jau principā mēnesi pēc certifikāta iegūšanas, un jau ir pagājuši vairāk kā 5 gadi šajā jomā. Ir jāpārliecinās par to, ka visi darbinieki, kas strādā šajā projektā, netiek pakļauti kādiem liekiem riskiem, kad visi ievēro gan darba aizsardzības prasības, gan kvalitātes prasības, darba paņēmienus, pareizas metodas. Rīts visbiežāk sākās ar to, kad es dodoties uz darbu, ar savu automašīnu apbraucu būvobjektu teritorijā apkārt, lai es redzētu jau, kur darbi notiek, kam pievērst uzmanību. Pēc tam dodos īsā apgaitā pa būvobjektu, pārliecinos, ka viss norit tā, kā tam vajadzētu, ka nav nekāda muļķīga kļūda, notiek komunikācija savstarpēji starp uzņēmumu iesaistītajiem speciālistiem, kā arī ar apakšuzņēmējiem. Tāpat ir jāvada instrukcijas. Jebkura persona, kas ierodas mūsu būvobjektā, tiek noinstruēta no darba aizsardzības departamenta puses, vai tas būtu es vai mani kolēģi. Tas ir arī viens no lielākajiem izaicinājumiem darba aizsardzības speciālista amatā, kad tu būsi tās nemīlētais, bet no otras puses tu esi tas, kurš ir atbildīgs par cilvēku veselību, dzīvību, par to, ka viņiem nekas nenotiks, veicot viņu ikdienas pienākumus. Un ka šie visi paņēmieni, noteikumi, prasības ir tādēļ, lai viņu darba vide būtu maksimāli droša, jo galu galā mums visiem mērķis ir viens – pēc darba dienas sveikiem veseliem doties mājās pie savām ģimenēm.